Labdien, godājamie lauksaimnieki! Es esmu Andris no Atvasēm, un šodien mēs esam Kurzemē, Kuldīgas novadā, Turlavā, pie zemnieku saimniecības Kalna Mikas. Un tad iesim ciemos iepazīties ar Kalna Mikas saimnieku Jāni Brantevicu. Sveiks, Jāni! Prieks šodien būt pie tevs. Kā es Jāņa saimniecību varētu dēvēt par Kuldīgas novada zelta fondu, gan lauksaimniecībā, gan uzņēmējdarbībā. Un Jāni varbūt pastāst ar saviem vārdiem vairāk par sevi. 3 paudzes tādā ziņā, ka 92. gadā es izveidoju zemnieku saimniecību 1992. gadā un sāku es kopā ar tēti saimniekot. Tā mēs arī viens otru atbalstīdami strādājām ilgstoši, kamēr tētim veselība ļāva. 4 bērni, no kuriem nevienam neliku iesaistīties lauksaimniecībā, bet galvenais bija izvēlēties sev vēlamo izglītību un profesiju, bet bija liels prieks, kad pēc Tehniskās universitātes beigšanas vidējais dēls, pastrādājot nedaudz citā uzņēmumā, izvēlējās tomēr atgriezties lauksaimniecībā. Tas tiešām bija ļoti liels prieks, un tā kā mēs strādājām 2 paudzes, teiksim, saimniecībā, tad dēls nomainīja man tēti, un mēs atkal strādājam 2 paudzes saimniecībā. Un tas ir varbūt pa šiem gadiem arī tas lielākais prieks, kad viss tas ieguldītais, sākot ar mani un tēti, un tagad jau turpinot, ir redzams, ka tas darbs ir ieguldīts, un viņš turpināsies ar dēlu.